Tā, čau. Sveicieni visiem, jā. Tā, paldies, ka skatāties. Jā, jā, kā mēs jau darbojamies uz priekšu, un tagad, jā, šoreiz arī parunāsim to lietu, jā, par stihiju, kādas Latvijā ir stihijas, kādas mums, tiksim, Amerikā tur tornado, tur kaut kur Āfrikā, tur ir tūkstneši, un tur vispār trūkst ūdens, un tur karsts ļoti, pieņemsim, un citās valstīs ir pļūdi, citās tur zemestrīces, citās valstīs tur šausmīgs augstums, tur viss tur sasalst, un citās valstīs nezinu, kas tur vēl visādas, teiksim, nelaimes. Nu, kas Latvijā? Latvijā kādas stihijas mēs domājam, kā mēs dzīvojam mierīgā zemē, bet, nu tā, kā teikt, atgādināšu. Mums varbūt tā stihija, ka mēs esam kaut kādām valstīm, kam tieksmi kaut ko atkal iznīcināt citas valstis, ja mēs tas zinām blakus, ja, un tā mūsu tā, teiksim, tā arī tā kā teikt stihija vai kaut kādas tādas, kas var notikt reiz 50 gados, ja. Jā, pie mums atnākt var kaut kādas komunistu mūsdienu versijas un pateikt, jā, mēs te gribam visu savākt, un šitos mēs nošausim tagad, šitos vēlāk, šitos aizvedīsim, kaut kur nošausim, vai citi paši tur nomirs, jā, un veikt kaut kādas tās visas tīrīšanas, visas tā kā pārņemšanas, jā, līdz ar to, nu jā, tas tā ir tas ir mūsu, jā, šī stihija, kas mums var notikt, jā, līdz ar to mēs nemaz tik miermīlīgā vietā nedzīvojam, jā, tā kā ārēji tādā miermīlīgā mēs tā dzīvojam, bet tā iekšēji tomēr mēs apzināmies, jā, ka nesen jau bija tas viss, jā, piedzīvots, un tas saprotam, ka tas atkārtosies, un ka tas ir normāli, mēs tā kā to pieņemam, ka tas tā kā ir mūsu tāds dzīvības cikls, jā, ka tas būs, un skaidrs, mēs nekur no tā, visticamāk, nekur tā kā nepaglāpsimies, jā, bet, nu jā, līdz ar to mums tā kā, kas mums jādara, mums tā kā jāplāno tās, ko mēs vēlamies. Ja pienāks kaut kādas šīs XY stundas, jā, mēs zinām, ka mēs viņus sagaidīsim, agrāk vai vēlāk viņas būs kaut kādā situācijā, un kā mēs viņām gatavosimies, jā, un šobrīd arī mēs jau zinām, pasaulē viss, kas mainās, un mēs saprotam tomēr, jā, ka ja kaut kādā brīdī, vienkārši mēs, tā kā mūsu valsts tiks iekļaut kaut kādā paketē, apmaiņas, jā, tirzniecības paketē, jā, kur tiks, samainīt pret kaut kādām lietām, jūs zināt, tur lielvaras viņas jau, tā ir tā kā tāda vienkārši klasika, jā, ļoti vienkārši, jā, viņi tur, vienkārši maina, tur kaut kādas tādas intereses pret tādām, Latvijā nav tur tāda nekāda, ne tur zelts, ne tur kaut kāds tur izrakteņi, nezinu, kas tur, pa ko varētu, tā kā naftas nav, jā, līdz ar to, nu jā, mums tur tā kā tā viss iespējas, ja, ka kaut kur mēs tiksim aizmainīti vēl kaut ko, teiksim, tā kā vienkāršotā valodā, teiksim, uzmest, ja, teiksim tā, ja, un tad šobrīd mēs to vēl vairāk sajūtam, ka tas tā varētu notikt, līdz ar to mēs tur baidamies, ja, no kaut kā, Protams, ka mēs baidamies, tāpēc, ka mēs neesam gatavi, ja, nekam tādam, mēs tā kā nedomājam, to neplānojām, bet, jā, bet ja mēs sagatavosimies un visu izdarīsim tā kā vajag, tad mūsos būs miers un būs tā gatavība, jā, vairāk jau tā neziņa, un tādā veidā, tā kā, jā. Tā kā, jā, tas ir viss risināms. Tā kā, jā, viss risināms, galvenais, vai ko mēs vēlamies, ko mēs nevēlamies saprast, jā, un līdz ar to pieņemt noteikts lēmums, kā mēs varam rīkoties, tā kā, jā, tā kā viss, vai praktiski viss, jā, ir mūsu rokās. Un jā, tāpat arī visu to domāšanas veidu to var izmainīt un sagatavoties arī var, un tā kā visu var izdarīt, tā kā, jā, tā kā labi. Viss ir daudz labāk nekā tas izskatās. Un tā kā, jā, paldies, ka klausties. Labi, čau visiem. Tā.